Labdien! Šodien es jums parādīšu, kā izveidot savu biznesa profilu Google Maps. To izdarīt ir vienkārši. Aizejam uz atbilstošu vietu, vai nu pilsētu, kurā jūs sniedzat savu pakalpojumu, vai konkrētu adresi jūs jau uzreiz varat izvēlēties. Un nospiežam peles labo taustiņu. Kā redzat, atverās izvēle. Šeit jūs varat atrast daudz informācijas, un te ir pievienot savu uzņēmumu. Uzklikšķinam. Sāciet veidot savu uzņēmumu profilu. Šeit kopā ar saviem studentiem es jau esmu iepriekš veidojis līdzīgs uzņēmums viņiem rādot, un mums ir saglabāts nosaukums Laimīgais Sivēnis. Jo kas var būt laimīgāks par maz priecīgu apaļu siventiņu? Pievienojot uzņēmējdarbības kategoriju, un tā var būt atbilstoši tam, kādu pakalpojumu jūs sniedzat. Mūsu gadījumā tas būs izglītības centrs. Dodieties tālāk, un turpinot, jūs jau apstiprināt, ka piekrītat Google noteikumiem, pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un konfidencialitātes politikai. Ja jums ir konkrēta adrese, jūs varat pievienot to šeit klāt, un klienti varēs apmeklēt. Varbūt situācija, kad jums konkrēts adreses nav, un tad jūs norādat šādi. Tādos gadījumos, ja jūs sniedzat savus pakalpojumus attālināti, vai kādas konsultācijas, vai kas cits, tad jums, protams, var nebūt sava adrese. Un šeit jūs varat ielikt apgabalu, kurā apkalpot klientus. Tā var būt, piemēram, Latvija. Vai konkrēts apgabals, kā redzat, šeit ir piemērs Vecpilsēta Rīgai. Ja jūs vēlaties konkrētu kontaktinformāciju rādīt, tad varat ievietot savu tīmekļa vietni, ar kuru jums var sazināties, kur ir jūsu kontakti, vai savu tālruņa numuru. Es ierakstīšu savu tālruņa numuru. Jums ir nepieciešams verificēt savu uzņēmumu, tāpēc vēlams norādīt pasta adresi, ko izmantos verifikācijai. Google var, piemēram, atsūtīt jums kartīti, reģistrāciju apliecinot, vai var arī piezvanīt. Mēs varam apstiprināt vēlāk. Jūs varat pievienot darba laiku. Darba laika pievienošana padara drošticamāku jūsu darbību. Un pat tajā gadījumā, ja jūsu darba laiks būs norādīts ne katru dienu, jūs tik un tā jau būsiet uzticamāks pakalpojums sniedzējs. Tātad piekdienu uztaisīsim īso dienu. Dosimies tālāk. Šeit jūs varat pievienot aprakstu uzņēmumam. Piemēram, mēs saviem dodamies tālāk. Kā redzat, aprakstu diezgan lielu var ievietot. Šeit jūs varat pievienot attēlus, vai šajā gadījumā mēs nedaudz varam izlaist
un doties tālāk. Te jums piedāvā izmantot ļoti plašu klāstu ar Google instrumentiem, kas ir ļoti vērtīgi. Turpināt. Un šeit vēl nav redzams uzņēmums klientiem. Jūs varēsiet, vēl pagaidām nav šī verifikācijas posms beigts, taču mēs apskatīsim uzņēmumu, kurš jau ir verificēts, un savu uzņēmumu turpmāk jūs ļoti viegli varēsiet aizsniegt, dodoties ar Google 9 punktiņiem, tad, kad esat reģistrēts Google. Tātad šeit ir 2 uzņēmumi, viens ir verificēts, otrs nav. Mēs aplūkosim verificēto uzņēmumu. Tātad, kā jūs redzat, šeit ir ļoti daudz iespēju. Jūs jebkurā brīdī savu profilu informāciju varat rediģēt, nomainot, pievienojot sociālo tīklu profilus. Šeit jūs esat redzami kartē, te redzam jūs darba laiki. Te jūs varat sniegt informāciju par to, kāda tipa uzņēmums tas ir un tam līdzīgi. Jūs šeit varat palūgt sniegt atsauksmes saviem uzticamajiem klientiem, nosūtot gan e-pastā linku, gan WhatsAppā, Facebookā, nokopējot linku un nosūtot to personīgi vai kopīgojot atsauksmi kvadrāta kodu. Tad, kad atsauksmes ir iegūtas, jūs varat tās lasīt un priecāties. Ir ļoti patīkami redzēt, kad klienti ir novērtējuši jūs un noteikti pacentieties atbildēt uz novērtējumiem. Redziet, šeit ir cilvēki ielikuši, es noteikti atbildēšu uz to, jo tas ir arī viens no mārketinga paņēmieniem. Jūs varat pievienot fotoattēlus, mainīt esošos, apskatīt tos. Atceramies, ja vietnē ir pēc iespējas vairāk vizuālā materiāla, tad cilvēkiem ir iespējams labāk novērtēt to, ko jūs piedāvājat. Jūs varat arī rediģēt produktu aprakstu, ja jūs piedāvājat kaut ko pirkt, vai pakalpojumus, ja tādus sniedzat. Jūs varat ielikt savu pakalpojumu aprakstus, izcenojumus un papildināt tos ar attēliem. Šeit jūs varat savietot savu profilu ar rezervēšanas rīkiem, kur online cilvēki var pieteikties, piereģistrēties, piemēram, jūsu konsultācijām. Šeit klienti var uzdot jums jautājumus, un jūs varat atbildēt. Un jums jebkurā brīdī ir iespējams palūkot savu profilu un papētīt, kāda ir bijusi miedarbības efektivitāte ar klientiem. Šeit ir arī iespēja aiziet taisni uz Google Advertisement un sākt veidot savu reklāmu. Bet reklāmu veidošanu mēs apskatīsim citā reizē.